Kas ir Teātris. Teātris no grieķu valodas. Skatītāju vietas, skatīšanās vieta. Teātra mākslas veida pazīmes, gudrais ievads. Materiāls, dzīvs cilvēks, kas rada pats no sevis, tikai teātra mākslā radītājs ir arī instruments, izmanto sevi kā instrumentu. Teātra māksla norit laikā un telpā. Teātra māksla ir acumirklīga, šodien, šeit, tagad. Teātra māksla sintezējošs mākslas veids. Teātra māksla balstās aktieru un skatītāju mijiedarbībā. Aktieris skatītāju acu priekšā pārtop un skatītājs šo procesu vērodams vērtē. Teātra māksla ir ansambļa jeb kolektīva māksla. Vienkāršā definīcija. Kas nepieciešams, lai procesu varētu saukt par teātri? Vismaz viens aktieris un viens skatītājs, un viss notiek šeit un tagad. Tieši tā. Teātris spēlē ēkās, kas speciāli būvēts teātra vajadzībām. Ar skatuvi, skatītāju zāli, brīvā dabā, amfiteātrī, uz ielas vilcienā, parkā un citur. Teātra izrādes tapšanā piedalās Režisors, aktieris, dramaturgs, komponists, horeogrāfs, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks, gaismu režisors, skatuves strādnieks, izrādes vadītājs, ģērbējs, gaismotājs, butafors, grimētājs un vēl daudzi citi. Patīkamu skatīšanos!